No pasaules čempionāta vieglaatletikā atgriezās Latvijas delegācija. Šoreiz Aigara Apiņa kontā 2 zelta medaļas un 2 pasaules rekordi. Uzstādīja 2 pasaules rekordu. Pirmais bija lodes grūšanā, kuru laboja pa 1 centimetru savu rekordu. Un pēc 3 dienām nākošais starts bija diska mešanā, kur es arī startēju 10 vīru konkurencē. Man bija veiksme loterēja tāda, ka es biju tiem, no kā es baidījos, viņi bija priekšā un es biju aizmugurē. Tādēļ es tikai izpildīju 3 metienus, kurā es jau pirmajā laboju pasaules rekordu arī savu. Šis pasaules čempionāts bija vērtīgs arī, lai sportisti apgūtu jaunos noteikumus un iepazītu savus konkurentus. Jo, kā apgalvo Aigara treneris, jāsāk gatavoties jau nākošajām nopietnajām sacensībām. Katrā ziņā šis brauciens, šis pasaules čempionāts bija mazliet jau ar citiem noteikumiem, un šos noteikumus vajadzēja redzēt, kādi viņi izskatās darbībā, un arī, protams, cīnīties par šīm te kvotām uz Londonu, kas arī Aigaram izdevās, jā, un iepazīt pretinieks, kas gaidām Londonā. Pirms došanās uz čempionātu Paralimpiskā komiteja saskārās ar finansiālām problēmām. Kā rezultātā Aigars Apiņš bija gatavs pārdot iegūtās Paralimpisko spēļu medaļas. Neilgi pirms došanās uz Jaunzēlandi problēma tika atrisināta, un Izglītības un zinātnes ministrijai izdevās atrast finansējumu vieglatlētu dalībai sacensībās. Gada nogalē no neparedzētajiem līdzekļiem Paralimpiskajai komitejai piešķir 30 000 summu, kas ir nepieciešama šim piedalīšanās pasaules čempionātā Jaunzēlandē. Kādēļ nebija uzreiz šī summa? Tāpēc, ka Paralimpiskā komiteja iesniedza drusku neprecīzes, un mēs jau kā ierēģi bija jāsaskaņo ar finanšu ministriju, kamēr tāmas saskaņoja un precizēja šos skaitļus, bija aizkavēšanās, un, protams, sportistam bija nervozēšana, bet, mēs kompromisu atradām un atrisinājām šo jautājumu. Šogad Paralimpiskajai komitejai budžets palielināts 2 reizes. Tādēļ iespējams līdzīgas situācijas tuvākajā laikā neveidosies. Svarīgi atzīmēt, ka arī līdz šim Aigars Apiņš ir vairāk kārt iegūst zelta medaļas gan pasaules čempionātos, gan arī paralimpiskajās spēlēs. Novēlam Aigaram arī turpmāk nest gan savu, gan arī Latvijas vārdu pasaulē. Atkal sevi pārsteidza. Protams, patīkams emocijas, bet pēc lodes bija emocijas jānoslēp un bija jāgatavojas uz disku. Jā. Pēc diska jau, protams, rokas gaisā viss ir izdarīts. Paldies visiem!